Nu, un kā jau es minēju, tad mēs runāsim arī par veselīgu dzīvesveidu un pat zaļāku transporta veidu. Un tas, protams, ir velosipēds, siltais laiks, kā jau dzirdējāt šodien līdz 27 grādiem, iespējams gaisa temperatūra, un tā ir, nu, manuprāt, visideālākā temperatūra braukšanā ar velosipēdu. Studijā biedrības Latvijas Velo informācijas centrs valdes loceklis Oļegs Stoļerovs Zariņš. Labrīt! Labrīt! Nu, tā ir, ka ir iesākusies velo sezona, kaut gan es arī ziemā esmu redzējis, ka vīri, nu, putenis, putinas, sniegs, un tik un tā braucu velosipēdu. Nē, nu jā, paralēli es arī esmu SIA Velo, kur ir direktors, un īstenībā es braucu ar velosipēdu un organizēju kaut kādu cilvēku braukt ar velosipēdu jau 20 gadus. Un tas man ir ikdiena, katru dienu es braucu ar riteni, un es gribētu teikt, ka to, ko jūs sākāt, ka velosipēds, viņš nes pozitīvas emocijas. Un man ļoti gribētos, vai cilvēku vairāk braukt ar velosipēdiem, vai viņi braukt tik daudz kā ārzemēs, rietumos, un tie apmēram 20% no visiem cilvēkiem rietumu attīstītājās valstīs ikdiena lieto velosipēdu. Nu, tajā pašā Nīderlandē, kur nu, tas velosipēds jau ir tā kā dieva vietā, un jebkurš vadītājs, kurš kaut vai pieskarās velosipēdam, jau uzreiz ir automātiski vainīgs. Nu, bet tur jau ir sen šī kultūra, tur ir daudz šo veloceļu. Pie mums patiesībā velosipēdistam ir jābrauc par tām pašām ielām, kur brauc ir transporta līdzekļi. Attiecība. Pēdējos gados viņas ir pozitīvāks, daudz pozitīvāks. Un iemesls ir tāds, ka mēs latvieši braucam mācīties uz ārzemēm. Nu, mums nav darbs, mums nav skola normāli, un braucot uz ārzemēm, mēs redzam, kā tur ir velo kultūra. Un dzīvojot ārzemēs, braucot uz mājām, mēs saprotam, ka tas ir ļoti labi, ka tas ir pozitīvi, ka tā ir veselība, ka tā ir nākotne, un mēs arī sakam, Latvijai jābūt tāpatās. Un es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā ir tagad pozitīvā tāda attieksme pret velosipēdu. Īstenībā ir pozitīva attieksme, un cilvēks sāka vien domāt vairāk, ka velosipēdam jābūt. Vai arī tā situācija, ka tā degviela nu, reāli paliek ļoti dārga, ja nu, šī brīdī tas ir tāds tā kā pamudinājums, ka cilvēki izvēlās nu, lētāku transporta līdzekli, kas neapšaubām ir velosipēds? Es domāju, ka tas ir viens no mazākajiem iemesliem. Lielākais iemesls ir tāds, ka jūs varat pa 5 no 20 minūtēm atbraukt uz darbu, jo laiks ir prioritāte. Un otra lieta, ka cilvēki arī saprot, ka jābūt veselīgām dzīvesveidam, ka nevar visu laiku sēdēt pie datora un nedarīt neko. Un velosipēds ļauj to laiku iekonomēt. Mums būtībā gandrīz nav jātais rītos, višķiņ pavingrojot, jūs sēžat uz velosipēdu, atbraucat uz darbu, un jūs jau jūtaties ļoti labi. Sakiet, nu, cilvēks tomēr, kurš strādā valsts darbā, viņam nu, ir jākontaktējās ar citiem ļaudīm, ir jābūt uzvalkā. Kā šeit savienot to braukšanu ar velosipēdu un nu, dienesta darbu, kur tomēr prasība ir nu, šis uzvalks, šis šlipse? Īstenībā ir tā, ka darba vietai vajadzētu bišķiņ parūpēties vai varētu pārģērbties un ieiet dušā. Ja jūs braucat lēni ar velosipēdu, lēni, 12 km/h, jūs īstenībā varat braukt, tagad es uzvalku atbraukt, un jūs nebūsiet nosvīts, ja jūs neskriesiet. Un tā nav patiesība, kad velosipēdu, ja braucat, ir šausmīgi svīst un tā tālāk. Var braukt arī uzvalkā. Vasarā varbūt bišķiņ grūtāk, bet tad ir jāpārģērbties, bet pārģērbties un drēbes var vienmēr paņemt līdzi. Sakiet, man ar dēlu vienmēr iznāk diskusijas, es saku, nu tā ķiveri, nu es pēc tādu motobraucēju pieredzi saku, ķiveri ir jāvelk galvā, jo galva ir tikai viena. Nu, viņš saka, ka tas esot nemoderni un ka es neko no dzīves nesaprotot. Kā ir patiesībā ar tām ķiverēm un ar tām drošības lietām? Jāsaka tā, patiesībā pa ķiveri ir tā, ka Latvijai ķiveri nav obligāti, ja? Un es domāju, ka arī nevajadzētu viņu taisīt pa obligātu. Ķiveri tā būtu brīvprātīgā lieta. Nu, ķiveri būtu jālieto cilvēkiem, kas strādā ikdienā. Es paņemu tā ķiveri līdzi, un, piemēram, es uzskatu, ka velo kurjeram ir jābūt, piemēram, ķiverītei, vai ne? Bet ikdienā... Vai es varu apskatīties? Jā, tā ir tāda standarta velo, kur ir ķiveri jau tāda, nu, varat redzēt, apbružāt, viņi tiešām ir daudz bijusi uz galvas. Velo kurjeram ir jābūt cilvēkiem, kas strādā ikdienā pa pilsētu, arī jābūt, jo var būt diezgan bīstam. Bet ja jūs braucat kā turisti atpūsties kaut kur gar jūru un tā tālāk, nu vai tiešām tur jābūt tai ķiverē, jūs braucat gar jūru pa smiltīm, ja? Nu, tas ir absurds, bet daudz birokrāti uzskata, ka jo vairāk viņi aizlieks, jo būs labāk. Īstenībā tā nav. Tāpēc es domāju, ka ķiveri tā ir personīga lieta. Es tā tītās, mans subjektīvās domas, es gan uzskatu, ka tai ķiverē ir jābūt, jo bērnībā, godīgi sakot, pats diezgan aktīvi brauc ar velosipēdu, un to galvu šeit tad arī apdauzīja diezgan pamatīgi. Es ceru, ka šobrīd tas nav manāms. Labi, runāsim tālāk arī par velosipēdu drošību. Velosipēdi kā objekts, kurus iekāro garnaģi. Jā, nu jāsaka tā, ka velosipēds zog. Un zog, nu, es neteiktu, ka ļoti daudz, bet zog tāpēc, ka ir zagļi, ir narkomāni, ir alkoholiķi, ir profesionāļi cilvēki.
kuriem tas ir darbs, velo zādzība, viņi no tā iztiek, tie krimināli cilvēki, bet, nu, jāsaka tā, ka pēdējā laikā zādzība ir ļoti daudz, un tur ir lielākā problēma ir tā, ka mums nav velo izglītības, ka cilvēki nezina, kādām atslēgām vajag pieslēgt velosipēdu. Jūs esat paņēmis līdzi, es skatos arī tādu diezgan iespaidīgas ķēdes, tad varbūt īsos vārdos, kas tad ir tāds normāls saslēdzamais, ar kuru te var pasargāt? Daļēji kaut vai. Jāsaka tā, ka, diemžēl, veikali mums nepiedāvā īpaši lielu klāstu un profesionāls kaut kādus saslēdzamos, bet es ieteiktu ļoti vienkārši. Vispār būtu jāsaslēdz ar 2 atslēgām, nevis ar 1. Viena lietiņa, ja jūs būtu lietojuši vienkārši pakavu, un pakavs ir ļoti labi saslēgt rāmi. Vienkārši rāmi. Un tad noteikti velo, kur ir izmanto ķēdi, vēlams tās ķēdes būtu garumiņš 1,30 m. Tā ir vienkārši ķēde, ko servisās ceļ motors ārā. Šitādi atslēdziņi klāt, un ja viņi ir 1,30 m jums garumā, tad būtībā jūs varat abus riteņus ielikt iekšā un saslēgt riteņus. Ja? Tas dabīgi, ka nepasargās no profesionāļu zāgļu, jo zagļiem arī ļoti labi darba rīki, bet tas viņu aizskavē un liek laiku aizņem vai kaut ko nogriezt to riteni nost. Es gribētu arī cilvēkiem skatīties, ja viņi redz, ka kaut kur pie veikala kāds kaut ko mūķē vai kaut ko dara, neesi tik vienaldzīgi pieiet klāt cilvēkam prasīt, ko tu mūķē, vai tiešām tas velosipēds ir tavs, un vienmēr zagļi jau negrib, vai viņas redz, un tad viņi mūk prom vai kaut kur aiziet, bet tā būtu prioritāte, nevajadzētu mums būt tik vienaldzīgiem. Kur tad realizē visus tos, ir kaut kāds īpašs tirgus? Velosipēds arī realizē lielāko daļu kaut kādiem saviem jau kolēģiem Lietuvā vai Igaunijā vai kaut kādā citā valstī. Tagad, piemēram, krimināla policijā tāds ziņojums, ka nozag noliktavā daudz velosipēdus. Ja? Dabīgi, ka viņas realizēs kaut kur citur. Un krimināla policija, paldies Dievam, jāsaka tā, ka pats sadarbojās ar velokurjeru un interesēs, kādā veidā cīnīties pret zagļiem, kāda ir mums pieredze cīņai pret zagļiem. Un es domāju, tas jautājums ies uz priekšu, jo krimināla policija ļoti pozitīvi noskaņot, vai tās velozādības samazināt. Kā autovadītājs, es uzskatu, ka šī ir viena no vislietderīgākajām lietām tumšajās nakts stundās velosipēdisti vismaz var pamanīt. Jāsaka tā, ka daudz vispār Latvijas iedzīvotāji nemaz nezina, kad mums Latvijai ir likums, kurš prasa, ka nakts laikā šitādiem lukturīšiem ir jābūt obligāti. Tātad ļoti daudz domā, ka komunistu laikā bija, ka pietiek ar atstarotāju. Latvijas likumdošana nosaka tā, ka ir jābūt šitādām te mirgojošām, šitas ir aizmugurē, šitas priekšā, un viņš jūs pasargās ļoti daudz un ļoti drošāk nekā, piemēram, kaut kāda atstarojošā vesti, jo viens saka velokurjeris, tas ir dzeltenās vestēs. Mēs īstenībā tās vestes velkam pa dienu. Pa nakti tā vesti, ja līst ritīgais lietas, ja, vai viņu var ar dubļiem, viņu neredz. Neredz viņu īstenībā. Nav tā nav taisnība. Bet šitās te lampiņas, kuras izmaksā šodien ar visām baterijām. Jūs varat nopirkt abas. Būtībā aptuveni līdz 5 latiem ar visām baterijām. Ja? Tā ir patiesā drošība. Un tā baterija, viņi tur jums tur ieliksiet, viņi iekšā, viņi pusgadu arī tur, ja šitādā mirgojušā režīmā. Un es domāju, ka būtu cilvēkiem, kas brauc ar velosipēdu, tādi jāiegādājās. Viņas ir noņemams nost, viņas nav obligāti jātur visu laiku uz velosipēdu. Viņas īstenībā ieliekat kabatiņā, un tad arī viņas visu laiku pie jums būs. Un tas ir visdrošākais, kas varētu būt. Un noslēdzot, Latvija ir kļuvusi draudzīgāka velobraucējiem? Noteikti, jā, un es domāju, ka viņai arī tādai jākļūst. Mums vienkārši vajag to pozitīvo, nevis to negatīvo mācīties no Eiropas. Paldies! Studijā Latvijas Velo informācijas centra valdes loceklis Oļegs Stoļerovs Zariņš. Tad veiksmīgi šodien aizmīties, kur jūs šodien brauksiet? Šodien pa pilsētu braukāšu. Šodien pa pilsētu. Tad ievērosim visu drošību un, kā saka, lai nekas slikts nenotiek. Bet mēs turpinām ar ziņām.